Esiet sveicināti lielās dienas priekšvakarā, dārgie brāļi un māsas. Vai kāds no jums dzīvē kādreiz ir piedzīvojis, kad jūsu radi vai draugi jūs aicina uz savām kāzām lieldienu laikā? Vai kāds kaut ko tādu ir piedzīvojis, kas šeit esat, šai zālē? Interesanti, ka tas ir laikam kaut kāds tāds fenomens, es arī neesmu dzirdējis par to, es to neatceros tādu notikumu un meklēju tīmeklī, vai vispār kaut kas tāds ir iespējams. Vai būtu iespējams, ja, piemēram, kāds jauns cilvēks gribētu sarīkot laulības lieldienu laikā, svētdienā, vai piektdienā, vai sestdienā. Un atradu tīmeklī tādu paskaidrojumu, ka kristiešiem lieldienas ir viena no svarīgākajām dienām visa gada garumā. Tāpēc maz ticams, ka kāds mācītājs piekristu salauzāt jūs šajos svētkos. Un tomēr ir kādas kāzas, kuras notiek lieldienu ietvaros. Un par to mums stāsta Lūkas evaņģēlija 12. nodaļa, un tur no 35. līdz 37. pantam. Rakstvietas šodien būs uz ekrāna tikai nosaukumā, tā kā jums pašiem jāšķir vaļā savas bībeles. Un padomājiet arī, varbūt kāds brīvprātīgais būtu ar mieru izlasīt. Mums būs ne tik daudz panti, varbūt kāds 6 vai 10 rakstvietas būs šajā uzrunā, kad brīvprātīgie varētu arī lasīt. Un Lūkas 12, 35 līdz 37 ir rakstīts: Jūsu gurni, lai ir apjosti, un jūsu lāpas, lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot, atrod nomodā. Šodien tiešām liela daļa kristiešu ir dziļās pārdomās par mūsu kunga un pestītāja upuri Golgātā. Un ar ilgu pilnām sirdīm gaida, kad pienāks rītdiena, lieldienu svētdiena. Kristus augšām celšanās svētki, lielākie no visiem kristīgās baznīcas gadsimtu svētkiem. Par šādu kristiešu nopietnību, ka tiešām ir daudzi, kas ļoti nopietni attiecās pret šo laiku un izvērtē un pārdomā Kristus upuri, liecina arī mans piedzīvojums, ko piedzīvoju vakardien savā ikdienā. Es braucu mašīnā mājās ar savu tēvu, un mums tas ceļš bija tāds garāks, un mēs tā kā savā ģimenē neesam tādi lieli runātāji, mēs parasti braucam, klusējam, un tad vai nu mūzika piepilda klusumu, vai kāds analītisks raidījums skan par radio. Un tā mēs arī vienu no tādiem raidījumiem noklausījāmies, tur tas bija no rīta, braucām, un viņš beidzās, sāk skanēt mūzika, un tāda mūzika, tā nekas, tur kaut ko skan, dzied, un pēkšņi tai muzikā man tā kā ausīs iegriež, tur tiek pieminēts tāds teiciens, vai ne, ko cilvēki bieži lieto, tiek pieminēts Sātans, un es uzreiz slēdzu nost to raidstaciju un meklēju mierinājumu, kur es varu atrast mierinājumu. Zinat, kur ir raidstacija, kur atrod visbiežāk mierinājumu? Latvijas Radio 3. Klasiskā mūzika, tur var atrast mierinājumu, ja ir kaut kas satraukts. Un klausos, un ļoti skaisti. Un tad vienā brīdī ienāk prātā doma, interesanti, ko pārraida Latvijas kristīgais radio lielajā piekdienā, jo tie taču ir lielākie kristiešu svētki. Un es ieslēdzu kristīgo radio un turpinam braukt. Un es biju ļoti, ļoti patīkami pārsteigts par to, kāds bija saturs šim radio skanējumam šajā piekdienā. Muzika bija ļoti izmeklēta, to, ko var saukt par kristīgu muziku, ko ikdienā nevienmēr var dzirdēt kristīgā radio. Diktori runāja maz, nebija tādas patos kaut kāds vai kaut kas tāds, ļoti tā piezemēti, mierīgi.
tika paskaidrots vienkārši, kas mūs gaida, kādi tālāk būs programma. Un nebija nevienas reklāmas par to, ka kāds pērk mežus, vai tur grib aukli meklē, vai skolotāju, vai vēl kaut ko. Un skanēja tikai Bībeles lasījumi pa vidu. Un es sajūtos tā kā būtu pietuvojies kaut kur Dievam, un es ilgojos, kaut tāda raidstacija varētu būt katru dienu pieejama. Un es klausos, un tur lasu no Mateja evaņģēlija vienu raksturvietu, pēc tam citu kādu. Un tad mēs piebraucām pie veikala, man jāaiziet uz veikalu bija, un tēvs paliek mašīnā, viņš negrib iet. Un viņš ir daudz ko savā dzīvē piedzīvojis, viņš ir mēģinājis arī attiecības ar Dievu veidot, un kaut kā nav tajā atradis tādu piepildījumu ilgtermiņā. Varbūt tā ir kaut kāda vilšanās cilvēkos, varbūt kaut kas neticības sev, varbūt kaut kādas šaubas. Un, ja es kaut ko tādu atstāju, kas viņam neinteresē, es aizēju uz veikalu, atnāku mājās un atnāk apakaļ mašīnā un ir cita raidstacija ieslēgta. Tur kaut kas skan atkal cits, bet šoreiz es atgriezos no veikala un turpina skanēt šis kristīgais radio. Šī izmeklētā kristīgā mūzika, raksturvietas, un Dieva vārdam ir milzīgs spēks. Un es to piedzīvoju, un es pateicos, un es varu būt izteikt atzinību Talberga kungam par to, kad viņš šādu saturu veido. Un daudzi kristieši noteikti ir šādās nopietnās pārdomās par šo notikumu. Bet šodien vēlos ar jums pārdomāt divus galvenos jautājumus. Kas tad tās ir par kāzām, no kurām Jēzus aicināja gaidīt savus sekotājus, un uz ko Jēzus aicina tos, kas atrodas šādā gaidu stāvoklī? Atklāsmes grāmatā 19. nodaļā 6. un 7. pāns mums jāuzšķir tālāk. Un tur ir rakstīts, ir kāds brīvprātīgais, kas grib lasīt, te ir mikrofons, balkonā ir mikrofons. Kamēr jūs domājat, es izlasīšu. Ir, labi. Atklāsmes 19, 6 un 7. Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, Aleluja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs, visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas, un viņa līgava sataisījusies. Brīnišķīgs apraksts par kāzām, kur sācis valdīt kungs, mūsu Dievs, un ir aicinājums gavilēt, dot godu viņam, jo atnākušas ir kāzas. Ja droši vien katrs no jums ir bijis kādās laulībās, kādās kāzās, un ko jūs piedzīvojat, ar kādu sajūtu jūs ejat uz šādām laulībām? Varbūt lielākā daļa no jums bijusi uz kristīgām laulībām. Ar saviļņojumu. Par ko jūs tad esat tur saviļņoti? Par to, cik skaisti jauni cilvēki, kā saposusies līgava. Tas ir patīkami. Ir patīkami. Bet man vienmēr sajūsmina, un šajās laulībās, kad es aizeju, es skatos un domāju par to, kādu svētību Dievs ir paredzējis uz šīs zemes laulātiem pāriem. Un arī es varu slavēt Dievu, kad joprojām arī šodien, pēc 30 gadiem pavadītiem šajās attiecībās, es slavēju Dievu par katru dienu, ko es nodzīvoju šajās attiecībās, par to svētību, kas nāk no Dieva. Un droši vien tāpēc, kad man ir palaimējies, un mana sieva ir tāda, kurai nav trūkumu gandrīz neviena. Un viņa man pacieši panes, un es esmu laimīgs. Bet mēs zinām, ka katras laulības sastāv tā kā no divām daļām. Pirmajā daļā, kas notiek? Visi sapulcējās dievnamā, ir šis dievkalpojums, kur notiek laulības iesvētība, viens otram dod solījumus. Neticīgi cilvēki varbūt dzimtsarakstu nodaļā dod šos solījumus, ticīgi Dievu priekšā. Un tad pēc tam, kas seko? Svinības, protams, visi svin, priecājās, ir kāzu mielasts,
Un abrīnojami, kad arī šīs jēra kāzas, jeb Jēzus kāzas, kad runāts Bībelē par kāzām, viņas nav izņēmums. Arī tās sastāv no 2 daļām. Ir šī sadarināšanās, laulības svētki, svētais dievkalpojums, kur laulības tiek iesvētītas, un pēc tam ir vienkārši svinības beigās, noslēgumā. Un ir kāda grāmata Bībelē, kas ir ļoti abrīnojama grāmata. Tā ir Hozejas grāmata. Es iesaku jums izlasīt viņu visu šo grāmatu nākamās nedēļas laikā. Tur nav daudz, kādas 14 nodaļas, bet šodien ierosmei un pie mūsu tēmas es gribētu palūgt izlasīt Hozejas grāmatā 2. nodaļā no 21. līdz 25. pantam. Un es saderēšos ar tevi uz mūžu mūžiem. Es gribu saistīties ar tevi savstarpējā uzticībā un paļāvībā, pēc tiesas un taisnības, laipnīgumā un žēlastībā. Es saderēšos ar tevi ticībā un nezūdamā uzticībā, un tu atzīsti to kungu. Un tai pašā dienā saka tas kungs: es būšu labvēlīgs un piekāpīgs. Es uzklausīšu debesis, un debesis uzklausīs zemi. Un zeme būs labvēlīga labībai, vīnogu sulai un eļai, un tie būs labvēlīgi un paklausīgi Jezreēlam. Un es visas šīs lietas paturēšu sev sēklai zemes virsū. Es tām likšu augt un apžēlošos par to, kas bija nežēlastībā, par nemīļoto Loruhamu, un teikšu tam, kas nebija manas tautas, savam Lo-amī: tu esi mana tauta, un viņš teiks man: tu esi mans Dievs. Paldies! Sakiet, par ko ir šis apraksts šeit Hozejas grāmatā teikts? Vienā pusē ir kas, un kas ir otrā pusē? Kas ir šīs divas puses, kuras sadarās? Dievs un Dieva ļaudis, Dievs un Dieva bērni. Un Dievs šeit salīdzina šo notikumu, kas notiek laulībās, kur tiek viens otram dod solījumus un svētību no Dieva izlūdzās. Dievs salīdzina šo laulību, saderēšanās un iesvētību dievkalpojumu ar to, ko Dievs grib izdarīt ar katru no saviem uzticīgajiem. Un šajā Hozejas grāmatā ir tik abrīnojami tas aprakstīts, kā Dievs cīnās par šo savu līgavu, kā viņš viņu vilina pie sevis. Un lai nekad, tur teikts bija, lai nekad tu vairs nelietotu Bāla vārdu. Nezudamā uzticībā un Dieva atziņā notiek šī laulību ceremonija. Un citreiz mēs to saucam par izmeklēšanas tiesu. Tas ir process, kas šobrīd notiek debesīs. Patiesībā notiek šī Jēzus salauzšanās ar savu draudzi, ar saviem patiesi uzticīgajiem, ticīgajiem, kas no visas sirds grib dot solījumu Dievam un būt uzticīgiem viņam. Un šodien šis process notiek. Jēzus sadarināšanās ar savu atlikumu draudzi, savstarpējā uzticībā un paļāvībā, pēc tiesas un taisnības, laipnīgumā un žēlastībā. Un Jēzus šo darbu dara ārkārtīgi rūpīgi. Un par šī darba rezultātu liecina tas, ko mēs izlasījām 1. pantā, pēc kā mēs katrs varam pārbaudīt savu sirdi šodien, vai esmu sadarinājies ar Kristu. Un ko aicināja Jēzus Lūkas 12. nodaļā sākumā, ko mēs lasījām? Gaidiet kungu no kāzām pārnākam, un ko jums būs darīt? Atcerieties, neatcerieties, tad atveriet vēlreiz Lūkas 12. nodaļu, 35. Gurni, lai ir apjosti, un lāpas, lai deg. Vai mēs varam pateikt, ko tas nozīmē mums personīgi, ja mēs gribam pārbaudīt savu stāvokli Dievu priekšā, savu sirdi, vai es esmu sadarējies ar viņu, vai viņš ir sadarējies ar mani? Ko nozīmē gurni ir apjosti, ko nozīmē lāpas, lai deg? Un ir brīnišķīgs princips, ka Bībele pati sevi izskaidro. Bībele ir atrodami atbildes uz jautājumiem. Ja mums ir kāda neskaidra raksturvieta, mēs varam atrast turpat citās vietās skaidrojumu, kā saprast šo
grūti izprotamo raksturvietu. Un mums ir šeit 3 raksturvietas, ko vajadzētu nolasīt. Atkal brīvprātīgie paņemiet mikrofonu, Efeziešiem 6. nodaļa, 14. pāns. Efeziešiem 6.14. Jā. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās. Jā, paldies. Tātad šī Efeziešu vēstule runā par dievu ieročiem, par dievu bruņām, dažāda veida bruņām, kas ir kristietim, un pirmā šī bruņa ir stāviet gurnus apjozuši ar ko? Ar patiesību. 1. Pētera 1:13. Tāpēc apjūžuši savu prātu gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Jā. Šeit Pēters vēl tādu akcentu uzliek, ka šī apjošanās ir saistīta ar mūsu prātu, ar izpratni par to, kas ir patiesība, kas atklāts svētajos rakstos Bībelē. Un Jāņa evaņģēlijā ļoti interesanti panti. 18. nodaļā 3.7. un 3.8. Tad Pilāts viņam sacīja: tad tu tomēr esi ķēniņš. Jēzus atbildēja: tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam saka: kas ir patiesība? Un to sacījis, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem: es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Paldies! Šī aina par Jēzus sarunu ar Pilātu ir ļoti dziļa. Jūs mājās varat izlasīt visu šo sarunu, kas notika. Bet šobrīd mēs pieskaramies tēmai, kad Pilāts uzdod šo jautājumu. Jēzus viņam saka: es esmu tāpēc dzimis, lai atklātu ko? Patiesību. Kas ir patiesība? Tāpēc es atnācu uz šo pasauli, lai atklātu, kas ir patiesība, ko katram cilvēkam vajadzētu zināt un satvert. Un Pilāts viņam uzdod retorisku, filozofisku jautājumu romiešu stilā: kas ir patiesība? Šodien katram jau savu patiesību. Un nesagaidījis atbildi, neturpinājis šo sarunu. Viņu vairāk uztrauc tas pūlis, kas tur neliek viņam mieru, kas tik agri viņu ir pamodinājis. Viņš aizsteidzās, iziet ārā un paskrien garām un neatrod atbildi uz savu jautājumu, kas bija ārkārtīgi svarīgs, kas viņu būtu izglābis no pazudināšanas, ko viņš piedzīvoja savā dzīvē. Viņš nebeidza savu dzīvi labi, Pilāts, mēs zinām. Viņš it kā izpatika jūdiem, visu sarunāja ar viņiem, bet beig galā viņš zaudēja gan savu amatu, gan savu darbu un neieguva ne atziņu par to, kas ir patiesība, ne mieru savā sirdī. Grāmatā Lielā cīņa ir tāda nodaļa, kas saucās Svētie raksti, drošs vadonis. Un tajā ir atklāts, kāda ir mūsdienu cīņa par šo jautājumu, kā atrast patiesību. Līdzīgi Pilātam, katra cilvēka dzīvē, arī katra kristieša dzīvē norisinās cīņa par to, vai viņš stāv patiesībā, vai viņa gurni ir apjosti ar šo patiesību, vai viņa prāts ir iesaistīts tajā, lai šo patiesību atrastu un priecātos par to, kā dārgu pērli. Mēs zinām, Jēzus teica, tā ir dārga pērle. Vakar tieši skanēja kristīgā radio. Ko kāds atrada, iedomājieties, jūs ejat, atrodat dārgu pērli, pārdeva visu, lai tikai to īpašumu nopirkt, kur tā pērle ierakta bija, un izraktu viņu ārā un priecātos par šo patiesību. Un šajā nodaļā, Lielā cīņas grāmatas nodaļā, ir uzskaitīti 4 tādi galvenie riska faktori, kad cilvēks var neatrast šo patiesību. Nebūt apjozies ar šiem patiesības gurnu apsēju un nebūt gatavs sagaidīt Jēzu no kāzām pārnākam. Pirmais, kas pieminēts,
ir šī nozīme, cik svarīgi ir pētīt rakstus pašam personīgi. Nepaļauties uz to, ko runā no kanceles, vai ko runā kādā svētrunā, vai raidījumā, vai video kāds mācītājs, lai cik skaisti viņš runātu, lai cik viņš varbūt lietotu brīnišķīgus piemērus, aizraujoši runātu. Dievs ir paredzējis, ka jūs pētat katrs individuāli svētos rakstus. Un šajā grāmatā bija pieminēts, ka Sātanam ir viegli sagrozīt galvu dažiem cilvēkiem, uz kuriem citi paļaujās, ka viņi jau zina, kas ir patiesība, un tad caur šiem sagrozītiem, nomaldinātiem mācītājiem vest cilvēkus nepareizā virzienā, prom no patiesības. Otra lieta, kas pieminēta, ir šī svarīgā atziņa, ka Dieva vārds ir inspirēts no Dieva. Man šķiet, tas ir Pētera vēstulē rakstīts, ka visi raksti ir no Dieva iedvesti un ir noderīgi vainas pierādīšanai, pamācīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu kāds? Pilnīgs, nevainojams. Svētie raksti tam ir domāti. Šodien bieži vien mācītāji, kas gudri sevi titulus dažādus piedēvē, profesori un tā tālāk, viņi noliedz šo dievišķo inspirāciju. Viņi saka, ka patiesība mainās līdz ar laiku. Jāņem vērā kultūra, kurā mēs dzīvojam. Tā ir jūdu kultūra, tā ir austrumu kultūra, mēs dzīvojam Eiropā, mums ir citi skatījumi uz daudzām lietām. Skaidro patiesību ar filozofiskām metodēm, nevis ar šo principu, kad raksti paskaidro paši sevi. Trešā lieta, kas tur pieminēta. Jūs atceraties, kad pie Jēzus atnāca arī un prasīja viņam palīdzi, lai mani ģimenes locekļi atzīst to, kas ir patiesība. Parādi viņiem kādu brīnumu, dari kaut ko tādu. Un ko Jēzus viņiem teica? Tiem ir Mūzus un pravieši. Lai viņi viņus klausa, lai dzīvo saskaņā ar šiem rakstiem. Un viņi būs izglābti, viņi zinās, kas ir patiesība. Šodien tiek atmesta kāda daļa no rakstiem, ar skepticismu un izsmieklu tiek pieminēta vecā derība, ka tā ir tāda tā kā vājība, ka tu tur rakņājies tajā vecajā derībā. Mums ir jaunā derība šodien, mēs esam jaunās derības kristieši, jaunās derības cilvēki. Dievs to tā nav paredzējis. Un arī šie pravieši, kas tiek atmesti, tai skaitā arī praviešu gara raksti, tas ir ceļš uz pazušanu. Un visbeidzot, kas ir pats svarīgākais, pētīt šos rakstus ar visu savu sirdi, godīgi pieiet rakstiem, atvērt Bībeli ar godīgu sirdi, lai ko Dievs teiktu, lai kā man liktos, ka tas vispār neiedarās manā pasaules skatījumā, manā izpratnē, ja Dievs tā ir teicis, tad tas ir jā un āmen. Vai es meklēju Dievu ar visu sirdi? Vai es esmu gatavs atteikties no saviem uzskatiem, ja Dieva vārds man saka, ka tas ir nepatiesība, tas tev aizved postā. Dievs tā neskatās uz lietām, kā tu skaties, kā es skatos. Tev jāmaina savs dzīves uzskats. Vai es esmu gatavs to mainīt? Vai es esmu gatavs operēt? Šajā sabatskolā tur viena grupiņa teica, ka caur asarām jāiziet cauri, lai nonāktu pie tā. Tas asaras ir no tā, ka man jāatsakās no saviem aizspriedumiem visiem, no priekšstatiem kaut kādiem, kas manī ir. Sandris pieminēja par to, ka Dieva žēlastībā ir cilvēki ieslodzījumā, kas vēlas mācīties Bībeli. Un, protams, viņi ir dažādi cilvēki. Viņiem ir dažādas pagātnes, dažādas pieejas šim jautājumam, bet pagājušo reizi, kad man bija iespēja tur būt un runāt ar vienu no viņiem, es piedzīvoju kaut ko ļoti īpašu. Mēs runājām par Bībeli, par Dievu vārdu, un viņš man teica, zini, ko es Dievam lūdzu no visas sirds, lai es varētu saprast pa īstam to patiesību, kas ir uzrakstīta Bībelē. Un viņš nopietni tur meklē, mēģina saprast. Es viņam saku, bet kā tad tu lasi to Bībeli? Nu kā tu to tagad gribi atrast un tā?
Viņš saka, es lasu, un citreiz es ne visu saprotu. Es viņam saku, bet kāda tev ir Bībele, parādi? Viņš rāda man, un viņam ir tas Bībeles salikums, kur nav sadalīts sadaļās stāsti, kuri vienkārši iet nodaļa un panti, nodaļa, panti. Viņam nav paralēlās raksturvietas Bībelē, un pie sadaļām, kur ir sadaļas sadalīts Bībelē, tur ir norādīts iekaviņās, kur vēl citās vietās Bībelē šis stāsts ir atrodams, īpaši evaņģēlijos. Jūs zināt, ka šie stāsti vai līdzības, ko jūs lasat evaņģēlijos, ir arī citos evaņģēlijos aprakstīti. Un es saku, un es viņam stāstu, un tad tu vari salīdzināt vienu vietu ar otru vietu, un tā tev Dievs paver vaļā to horizontu un sapratni par to, kas tad ir tā patiesība. Un es viņam rādu to Bībeli, un es redzu, ka viņa acis iedegās, un viņš saka, tas gan ir ārkārtīgi vērtīgi. Viņš nemaz nezināja, ka tāds Bībeles salikums arī ir. Un es sēžu tagad, un es domāju, ko es viņam varu palīdzēt tagad? Viņš augst, viņš slāpst, viņš grib tā pētīt šo Bībeli. Viņam jau ir Bībele it kā, bet viņam nav tas salikums. Man pa laimi tā nebija mana Bībele, jo savējos es atdevu uz renovāciju. Man tur vāki jūk ārā. Es atdevu mīļai māsai, kura taisa man jaunus vākus Bībelei, manai vecajai Bībelei. Bet es biju paņēmis no mājām tādu mazāku, kas man bija, un es apskatījos, ka tā ir Bībele, kuru sākotnēji es biju nopircis, pēc tam es viņu uzdāvināju savam dēlam, kad viņam bija 5-6 gadi. Viņš tur ir ierakstījis ar savu rociņu, savu vārdu pirmajā lapas pusē. Iedomājieties, tāda kā ģimenes relikvija. Un es tagad turu to Bībeli rokās, un es domāju, tā. Un viss tas notiek sekundēs, saprotiet? Cilvēks augst un slāpst, viņš grib pētīt, viņš grib salīdzināt vienu vietu ar otru. Man rokās ir materiāls, kas viņam var palīdzēt, bet tā ir tik dārga, tik vērtīga. Ko teiks mans dēls, ja es viņam pateikšu? Vai viņš būs dusmīgs vai nebūs? Varbūt viņam tā ir arī liela nozīme šai grāmatai. Un es domāju, nē. Ja es redzu šīs slāpes, man jādod šī Bībele viņam. Es saku, tu gribētu, es tev šo Bībeli atstāšu, uzdāvināšu tev, lai tu vari pētīt tā, kā tu gribi. Vai, jā, viņš teica. Viņš paņēma, jums vajadzēja redzēt viņa to sejas izteiksmi. Viņš viņu šķirstīja kā tādu dārgumu, kā zeltu. Nevis kā vienkārši grāmatu tur, uz priekšu, uz apakaļ. Un mēs atveram, tur ir tāds, ziniet, no vecuma jau ieplīsis, kad jau 3. daļa dalās nost tur aizmugurē. Saka, bet redzi, viņi ir tādi lietot diezgan ilgi jau, gadus 15. Tas nekas, es to salīmēs. Un viņš paņēma to ar tādu prieku, ar tādu deksmi. Un es domāju tā un vērtēju, vai mēs novērtējam to, kas mums ir dots. Kādas iespējas mums ir pētīt šodien Dieva vārdu, lai mēs viņu raktu un priecātos par katru atziņu, vai mēs gaidām šos svētbrīžus, kad mēs atvērsim Bībeli un kad Dieva vārds patiesība ir centrā mūsu svētbrīdim, kad mēs pavadam un veltam laiku, nevis 5 minūtes, nevis 10, bet 20, pusstundu, stundu. Mēs salīdzinām vienu vietu ar otru vietu, un tad atrodam to un priecājamies kā par tādu atziņu, un tā piepilda visu mūsu dienu. Tā vajadzētu taču būt pareizi. Tad tie gurni ir apjosti. Tad viņi ir apjosti. Tad mūsos ir šī pārliecība un saikne ar Kristu. Caur Dievu vārdu tikai mēs to varam iegūt. Bet sakiet, ko nozīmē 2. daļa un lāpas, lai deg? Tagad jūs varat minēt. Patiesība ir tie gurnu apsejas, prāta gurni, svētie raksti Bībelē, kas atklāts, kas ir patiesība. Bet kas tās lāpas jūsu dzīvē ir? Nes vēsti tālāk? Jā, pavisam noteikti. Kā lūdzu? Gaisma, lāpa tā ir gaisma, tieši tā. Un kā vislabāk, jūs, kad jūs esat piedzīvojuši no kāda kristieša, ka gaisma nāk ārā? Jūs esat to, kad jūs varat pateikt, tas ir īsts kristietis, gaisma no viņa spīd. Svētais gars, jā, bet tās ir tagad teorētiskas lietas, ko jūs pieminat. Tā ir. Tas ir svētais gars, tā ir gaisma. Bet dzīvē, kā tas reāli taustāmi piedzīvojums? Kurš teica?
Caur darbiem jaunieši saka, un tiešām tā tas ir. Reiz kāds budistu mūks satikās ar kristiešu misionāru. Un viņi satikās, lai parunātos par savām ticībām, par savu pārliecību. Un tas misionārs bija tāds Džons Dibdāls. Un šis budista mūks viņam saka, klausies, Džon, tu vari vienā īsā ainā, vienkārši man ne ar garām filozofijām, ne tur teorijām, iedziļināšanām, vienkārši īsi man pasaki, kas raksturo kristietības būtību. Un šis Džons mazliet padomāja un atvēra savā bībelē Jāņa evaņģēliju un Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļu. Un viņš stāsta, man lasot par to, kā Jēzus mazgāja saviem mācekļiem kājas, mūks neteica ne vārda. Šis misionārs paskaidro, ka šajā kultūrā, kur dzīvo un pastāv šī budisma ticība, apspriest skaļi kaut ko, kas saistās ar kājām, tas ir pavisam nepiedienīgi. Tabū, par to nerunā. Un tad šis Džons saka, pēc godbība iedvesoša un spēkpilna klusuma, parasti tik mierīgajā un apaļajā sejā parādījās pārsteigumu un izbrīnas grimase. Ne misionāram, ne arī mūkam vēl kādu laiku nebija ko teikt. Bet vārdi, ko atguvies, sacīja mūks, bija šādi. Tagad es esmu redzējis kristietības būtību. Tas, ko Jēzus izdarīja, mazgājot mācekļiem kājas, pat budists atklāja, ka tas ir kaut kas pārāks, kaut kas ārpus tā, ko viņš ir mācījies savos klosteros no saviem mūkiem, no saviem šiem pasniedzējiem. Un tiešām šīs lāpas, tā ir kristietība praktiskajā darbībā. Ko Jēzus sacīja pēc šīs bildes, varbūt kurš var pateikt, uzreiz raksturiet nelasot? Jūs esat pasaules gaisma, kā teica man šeit priekšā. Pilsēta, kas stāv kur? Kalna galā. Viņa nevar būt apslēpta. Nevar viņa būt apslēpta. Mēs nevaram būt kristieši, lai cik mēs labi zinām patiesību par Jēzus otro atnākšanu, ja mēs nestāvam kalna galā un ja no mums neizstaro šī praktiskā kristietība. Mateja 5. nodaļā nākamais pāns 15. Kurš var pēc bildes pateikt? Tu vari? Sveci iededzinājis, neviens taču to neliek zem pūra. Tas zem gultas varētu teikt. Bet kur viņš viņu ieliek? Lūk, tur ieliek. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Un 16. pants, ko saka? Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug ko? Jūsu labos darbus. Un ko? Un punkts? Un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jūs redziet, kur ir šis akcents? Tie labie darbi nav, lai mēs tagad izrādītos, cik mēs esam pareizi un labi, cik daudz labus darbus mēs darām. Bet tie darbi ved cilvēku, tāpat kā šo mūku pie atziņas, kas tad ir šī kristietība, kāda viņa izskatās dzīvē. Tās ir tās lāpas, kuras Jēzus grib, lai spīd ar šiem 3 salīdzinājumiem, viņš tos atklāja. Un tā, kā mēs lasījām par kāzām 6. 7. pantu atklāsmes grāmatā, tad tur arī bija vēl 8. pants, un šie panti saka tā, 7. un 8. Tātad Kristus līgavai ir dots tērpties spožā tīrā audeklā, proti audekls ir svēto
taisnības darbi. Svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Šeit ļoti svarīgi ir apzināties, no kurienes nāk šie labie darbi. Interesanti, kad ir tāda grāmata Liecības draudzei, ir 7 sējumi viņai, tas ir vēstis draudzei par dzīvi, kādai vajadzētu būt kristiešu dzīvei. Un tur 2. sējumā bija tādi vārdi, kas man nedaudz šokēja, bet kur ir patiesi. Un tur bija teikts, kad mūsu dzīvēs var būt lēti augļi un var būt dzīvi augļi, kas aug no dzīva koka. Un kā jums liekas, ko uzskatīja par lētiem augļiem? Jūs nekad neuzminēsiet. Lūkšanas, brīdinājumu izteikšana, tā kā es cenšos tagad kaut ko pievērst uzmanību kaut kam, skaistas runas, tie ir lēti augļi uz kristiešu koka. Bet darbi, kas darīti kopā ar Kristu, pie atkarīgajiem, pie apsmietajiem, apspiestajiem, pie bāriņiem, pie atraitnēm, tie ir augļi, kas aug dabīgi uz kristiešu koka. Jūs zinat, kādu Jēzus līdzību aino šī bilde? Saulē varbūt nav tik labi redzams, bet jūs redzat šo izmisumu, kas ir šā cilvēka sejā, un kādās drēbēs viņš ir apģērbts. Skrandainās, noplukušās, un viņam viens, kas līdzībā par kāzu drēbēm, ir Jēzus Kristus. Viņš viņam piedāvā uzvilkt jaunas drēbes, tīras drēbes. Tās ir šīs Kristus taisnības drēbes, bet šī taisnība, viņa izmaina sirdi. Šis cilvēks it kā sauc, nē, es neesmu cienīgs, es neesmu gatavs, es neesmu piemērots, man ir rakstura trūkumi. Bet Jēzus saka, ja es tev neuzvilkšu šīs jaunās drēbes, tu nekad nevarēsi saprast patiesību, tu nekad nevarēsi darīt darbus Dievā, tevī nekad nenotiks sirds pārmaiņa pa īstam no iekšienes. Tevī nekad tavs es netiks pa īstam salauzts un piesists krustā. Tev jāuzvelk šīs taisnības drēbes, tev jāpaskatās uz krustu Golgātā, un tad notiek šī sadarināšanās ar Kristu, kad mēs ierogam, ko viņš izdarīja priekš mums šai Golgātas kalnā. Tas ir ne tikai emocionāls tāds sentimentāls pārdzīvojums, ka tagad mums visi grēki ir piedoti un mēs tagad droši soļojam iekšā debesu valstībā, bet tā ir šī atziņa, iziešana cauri šai grēku nožēlai, grēku piedošanai un pārveidotai sirdī, kur atzimst jaunais cilvēks, kurš dara šos kristiešu darbus, kuru nevar noslēpt, kurš ir redzams visiem, kas ir apkārt. Lūk, kādas ir šīs lāpas, kuras Jēzus paredzēja, lai deg. Un pirms mēs nobeidzam šīs pārdomas, man tomēr ir jāpasaka lietas, jeb fakti, kuras nedara godu kristietības vēsturei, un kuras joprojām pastāv, tiek pieņemtas, tiek akceptētas un īstenotas kristīgajā praksē. Šeit ir attēloti 2 notikumi. Augšā ir attēloti jūdu pasā svētki, kurus iecēla Dievs caur Mūzu un sacīja, jums ir jāsvin šie svētki gadu no gada, lai jūs atcerētos, kā es jūs izvedu no kurienes? No Ēģiptes zemes, no Ēģiptes verdzības. Jūdu tauta 400 gadus bija Ēģiptes verdzībā, un 400 gadus viņi vergoja, aizmirsa dievatziņu, un Dievs viņus veda ārā. Dievs pasargāja viņus no visām mocībām, kas nāca pār Ēģiptes zemi. Viņiem bija jāizdara noteikta darbība, jānokauj upura jērs, kas simbolizē, protams, Jēzu, jāapziež ar asinīm durvju palodas,
un tad, kad nāves eņģelis gāja garām viņu mājām, un ja viņš redzēja, ka tās palodes ir apziestas ar šīm asinīm jēra, viņš gāja garām šis nāves eņģelis. Viņš nenogalināja, pēdējā mocība bija nogalināt visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē. Jūs varat iedomāties šausmīgs notikums. Bet bija glābšana tiem, kas paklausīja šim aicinājumam. Daudzi ēģiptieši, kas nebija jūdi, viņi redzēja, kāds ir Dievs, kā viņš darbojās, cik viņš varens ir, un viņi atrada patvērumu jūdu nama vietās. Viņi gāja tur iekšā, viņi teica, pieņemiet mūs, mēs ticam, jūs Dievs ir varenāks, viņš ir visas pasaules radītājs, mēs pie jums gribam patvērties. Ebreji viņus pieņēma, un arī viņu pirmdzimtie bērni nemira šajā mocībā. Un Dievs teica, sviniet šos svētkus. Un tad, kad Jēzus atnāca uz šo zemi, tad viņš ar mācekļiem sagatavoja šo mielastu, visu salika, mēs zinām, un tad viņš darīja to, par ko mēs lasījām. Viņš nomazgāja viņiem kājas, un viņš deva viņiem savus miesas simbolu un savu asiņu simbolu, neraudzēto maizi un neraudzēto vīnogu sulu. Un nomainīja šos svētkus ar šo svēto vakarēdienu, ja piemiņas mielastu. Pirmie kristieši līdz pat 150. gadam, viņi mazgāja viens otram kājas, ēda piemiņas mielastu, pie kam darīja to tajā laikā, kad jūdi svinēja pasāsvētkus. Viņi tieši šajā laikā, Nisana mēnesis, 14. diena, kad ebreji svinēja savu pasāsvētkus, viņi atcerējās šo Kristus iestādīto piemiņas mielastu, svēto vakarēdienu. Un akcenti šajos svētkos, ko svinēja kristieši, tika likti, viņi lasīja šo stāstu, kā Dievs izved no Ēģiptes zemes savu tautu, kaut vai tā bija vecā derība. Viņi lasīja to, un viņi akcentēja, ka Dievs mūs atbrīvo no kā? No grēka verdzības, paldies, no šīs sērgas un vīrusa, kas šodien ir problēma katra cilvēka dzīvē. Un viņi lasīja, un uzsvars bija uz Jēzus Kristus ciešanām, uz viņa upuri un atbrīvošanu no grēka verdzības. Un upurgaļas vietā tika iecelt šī maize un vīns asiņu vietā. Tie paši akcenti, kas bija pasāsvētku laikā. Romas impērija, kura valdīja Jēzus laikā, mēs zinām, pār šo Jūdejas provinci, ar laiku sāka ienīst jūdus un ebrejus un sāka viņus iznīcināt pamazām, stumt ārā no visurienes. Un izņēmums nebija arī kristīgā baznīca, jeb draudze. Ja draudze gribēja saglabāt lojalitāti valdošajai varai, ja viņi gribēja saglabāt labas attiecības ar valdību, tad viņiem vajadzēja parādīt, ka viņi ir uz viena viļņa, ka viņiem nav nekas kopējs ar ebrejiem, ar viņu svētkiem, ar jūdu šo te pūli, kā to nosauca imperators Konstantīns. Un viņi ieviesa divas izmaiņas, milzīgas izmaiņas savā reliģiskajā praksē. Viņi atteicās no jūdu sabata un pārcēla to uz svētdienu, un viņi šos pasāsvētkus, jeb svētā vakarēdienu piemiņu, viņi to pārcēla citā laikā, lai nesakristu šie svētki ar ebreju svētkiem. Un tas tika svinēts par atskaites punktu ņemot 21. martu. Un jūs zināt, kas notiek 21. martā? Tieši tā, saule pāriet ekvatoru, man vajadzēja atsvaidzināt arī savas zināšanas no skolas laikiem, un es domāju, kas tad tur ir tāds tajā 21. martā? Un izrādās, ka šeit ir šī schēma, kā notiek ar mūsu zemeslodi, ka tā riņķo apkārt saulei, un ir brīdis, kad zemeslode savā riņķojumā nonāk vietā, kur saule spīd uz ekvatora, un tad diena un nakts ir vienāda garuma. Un šis ir brīdis, kad
Saules aktivitāte kļūst spēcīgāka ziemeļpuslodē un vājāka dienvidos. Un tad, kad mums ir ziema, tad Saule ir ekvatora tajā pusē, lejā, tur ir karsts un mums ir augsts. Un mūsu saules baterijas vispār neko neražo, tāpēc, kad Saule ir pavisam kaut kur zemu. Un visos pagānu pielūgsmes kultos, kuri pielūdza saules dievus, auglības dievus, šis saules cikls un ritējums ir vienmēr bijis viņu pielūgsmes centrā. Un tāpēc šīs pavasara iesākums, kad Saule sāk savu gājumu, bija tik ļoti nozīmīgs šajās pagānu reliģijās, ka viņi rīkoja šos svētkus par godu šim pavasarim, par godu tam, kad Saule tagad nāk pāri ekvatoram. Varbūt viņi tad nesaprata to, kur viņi tur iet ekvatorā vai zem ekvatora, bet viņi saprata, ka radībā kaut kas notiek, ka viss mostās, ka daba atdod savu spēku. Un viņi pienesa šos upurus saviem dieviem. Tur bija auglības dieviete, tāda Ištarte, viņu sauc dažādos vārdos, dažādās reliģijās, Bābilonijā, Eģiptē, Grieķijā, Romā, citos vārdos, bet sakne bija tā pati. Un no šī vārda Ištarte arī cēlies nosaukums Īster, tas ir lieldienas, jeb angļu valodā. Un cepa tādus apaļus raušus viņai, un vidū bija pagānu krusts ar vienādām garuma malām, tieši pa vidu aplītim, un to viņi tad pienestai debesu ķēniņienei kā savus upurus. Latvijā nesaka Ištartes diena, bet saka lieldiena. Bet ja mēs gribam piesaistīt un apsiet šos savus gurnus ar patiesību, mums ir jābūt skaidrībā, ko Bībele sauc par lielo dienu. Kas ir lieldiena, lielā diena Bībelē? Un tad, kad Bībele saka par lielo dienu, tad ir pieminēti vainu dažādi notikumi. Vainu tās ir Dieva pēdējās sodības, kas nāks pār zemi. Vainu tā ir Jēzus Kristus nākšana kā ķēniņam, vai tā ir šīs dabas parādības, kas notika 18. gadsimtā un notiks vēl pirms Jēzus nākšanas, kad rakstīts, kad mēnesis aptumšojās, kļuva sarkans kā uguns, un Saule nedeva savu spīdumu ilgāku laiku. Tas nevis kā aptumsums, bet kā pārdabiska anomālija, kas notika 18. gadsimtā un notiks vēlreiz. Un visbeidzot par lielo dienu sauc arī to brīdi, kad Dievs šķīsta zemi ar uguni, to pilnībā atjaunojot par jaunu zemi. Un ja mēs domājam arī par to, kas tad ir šī 40 dienu gavēnis, kas tiek rīkots pirms šīm te lielākajiem svētkiem, un bieži vien mēs dzirdam un arī domājam, jā, Jēzus taču arī bija tuksnesī 40 dienas, viņš tur gavēja, neēda, un laikam tāpēc tas gavēnis ir. Izrādās, kad laiks nesakrīt pirmkārt, jo tad, kad Jēzus gāja tuksnesī, jūs zināt, ka viņš kalpoja 3,5 gadus uz zemes. Un ja atskaita atpakaļ no pavasara 3,5 gadus, tad tas ir septembris, oktobris, kad viņš uzsāka savu kalpošanu aktīvo, kad viņš tika kristīts un uzreiz aizgāja tuksnesī. Otrkārt, šīs 40 dienu gavēnis bija šajās pagānu reliģijās noteiktais gavēnis, kad apraudāja Tamuzu, kas bija nomiris, kas bija Ištartes vīrs šajās mitoloģijās, un 40 dienas viņas apraudāja to, un visbeidzot viņš augšām cēlās šis Tamus, un viņi svinēja šos pavasara iesākšanās svētkus ar lielu spēku, ar lielām dzīrēm, šiem upuriem, kas tika pienesti. Un kristīgā baznīca vienkārši ejot uz kompromisu ne tikai ar politisko valdību, bet arī ar šiem potenciālajiem dievlūdzējiem, kuriem būtu patīkami nākt dievnamā un dzirdēt šīs lietas tā, kā viņi ir pieraduši, tad viņi arī ieviesa šos lieldienu svētkus dienās, kad šajās pagānu mitoloģijās pielūdza Sauli, apraudāja Tamusu un cepa šos raušus Aštartei. Interesanti, kad Kalvins un Luters, kuri aizsāka reformāciju, viņi
apzinājās šos faktus. Viņi to zināja. Viņi daudz reformas ieviesa, atdeva tautai Bībeli, šo Dievu vārdu, bet viņiem nepietika drosmes izskaust šos pagāniskos rituālus, kas ir kristīgajā baznīcā. Bet slavu Dievam, Dievs to neatstāja tāpat, neievērotu. 17. gadsimtā parādījās ticīgie, kuri sauc sevi par puritāņiem. Viņi parādījās Anglijā, Saksonijā, un šajā laikā, kad parādījās šie puritāņi, visa Anglijas šī labklājība sāka zelt un plaukt. Un viņi atcēla pilnībā Lieldienas, Ziemassvētkus, Trīsvienības svētkus un pārauga tādās presbiterāņu draudzēs, kuras joprojām arī Amerikas Savienotās valstīs pastāv, un nesvētīja nevienus no šiem baznīcu gadskārtu svētkiem. Tā Lieldienu kāzu kontekstā mēs šodien papurnājām savus prātus ar divām sistēmām. Lielo svētdienu un kunga lielo dienu. Kunga piemiņas mielastu, kas nāk pasā vietā, kas atgādina brīvību no grēka verdzības, un otrā pusē baznīcas ieviestās lieldienas ar akcentu uz augšamcelšanos, kas aizgūts no Dieva Tamuza augšamcelšanās svētkiem. Un rituāls svētums, ārēja patiesības zināšana vai arī patiesa sadarināšanās ar Kristu, viņa laulību ceremonijā, kas šobrīd noris debesīs. Un jautājums šodien ir, ko mēs sagaidām no ticības Dievam šodien? Vai mēs šodien sagaidām šo emocionālo pacēlumu vienā mirklī, kas ir šīs lieldienas, kas ir kulminācija, kas ir ekstāze vienā dievkalpojumā, vai arī mēs tiešām domājam, kādu nopietnu aicinājumu izteica mūsu pestītājs: esiet gatavi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Jūsu gurni lai ir apjosti ar patiesību, un jūsu lāps lai deg ar dzīviem, praktiskās kristietības darbiem savās dzīvēs. Un apbrīnojam ir šī teksta noslēgums 37. pantā, Lūkas evaņģēlijā. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atradīs nomodā. Tiešām es jums saku, viņš apsēdīs priekšautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Jūs varat iedomāties šo ainu, kad jūs esat atpestīto vidū, kad Jēzus ir atnācis, paņēmis uzticīgos, augšām cēlis ticīgos mirušos, uzbraucis debesīs, nonācis atkal ar jauno Jeruzalemi pēc 1000 gadiem lejā. Un tagad viņi svin šos svētkus, kad grēks ir izdeldēts, svin kāzu mielastu, un Jēzus paņem priekšautu un atkal dara to pašu, ko viņš darīja šeit uz zemes. Atpestītie droši vien līdzīgi kā Pēteris teiks: nē, tas nav iespējams. Nē, mums ir tev jāmazgā kājas. Bet Jēzus paliek uzticams. Viņš tas pats vakar, šodien un rīt. Viņš saka: nē, tikai mieru. Sēdiet mierīgi savās vietās, kamēr es jums visiem nomazgāšu kājas. Šis Kristus diženums parādījās te uz zemes, šai centrālajā notikumā, kāju mazgāšanā saviem mācekļiem, un šis Kristus diženums atklāsies arī visam nekritušajām būtnēm universā, kad viņu kungs, kad viņu ķēniņš atkal pazemosies, lai kalpotu. Viņš ir kalpu kalps un kungu kungs. Ja mēs esam viņa sekotāji, būsim tādi ne tikai ar savām jostām, kas zinām patiesību no galvas, un mums ir patiesība atklāta, slavu Dievam, bet būsim arī darbībā tie, kuru lāpas deg, kurus pazīst kā ļaudis, kas kalpo, kurus nepazīst tikai kā patiesības zinātājus, jūdu sabata ievērotājus, kuri domā, ka viņiem vienīgajiem ir taisnība, bet
būsim tādi ļaudis, kā Kristus. Kalps nav lielāks par savu kungu. Mēs dzirdēsim šos vārdus nākamajā sestdienā, bet mums ir laiks vēl sagatavoties, pārdomāt to visu nedēļu. Izlasiet Hozejas grāmatu. Domājiet par to, ko Jēzus izdarīja caur šo kāju mazgāšanu, kāpēc tas ir centrs. Un, protams, viņa krusta nāve, viņa asinis ir tās, kas piedod mums, kas dod mums cerību, ticību, dod mums spēku celties un iet un atļaut, lai viņš dara savu darbu pie mums. Lai Dievs mūs visus svētī uz to. Āmen. Dārgais debesu Tēvs, pateicību Tev par to, ka Tu atdevi savu dēlu, lai atklātu savu raksturu mums, lai atklātu to, kas ir patiesība. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu iztukšoji sev pilnībā, ne tikai no tā, kas Tev bija debesīs, bet Tu iztukšoji sevi arī no sava es, tad, kad Tu biji šeit uz zemes. Abrīnojama ir Tava nodošanās, Tava uzticība savai misijai. Abrīnojams ir tas darbs, ko Tu dari un gribi darīt šodien, ka Tu gribi saderēties ar katru no mums tik ciešā derībā, kas balstītu uz uzticību, patiesību, taisnību, žēlastību, laipnību, labsirdību. Mums nav šo īpašību, Kungs. Mūsu raksturs ir samaitāts un grēka izvarots, bet Tu nāci, lai atbrīvotu ikvienu cilvēku no grēka klātbūtnes, lai iedegtu viņā šo liesmu, kas deg mūžīgai dzīvībai, lai Tavi bērni būtu kā pilsēta kalna galā. Kungs, mēs, kad dzirdam šos vārdus, mēs varbūt domājam par to kā par kaut kādu nepiepildām utopiju, bet Tu, Jēzus, parādīji savā dzīvē, ka tas ir piepildāms un izdarāms. Dari savu darbu mūsu sirdīs, un lai Tavi soļi ar katru dienu ir tuvāki un tuvāki šai zemē un grēka vēstures noslēgumam. Mēs Tev nododamies, pakļaujamies un paļaujamies, ka to darbu, ko Tu iesācis pie mūsu sirdīm, Tu arī padarīsi līdz savai atnākšanas dienai. Lai Tev gods, slava un pateicība, Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.